Janvārī aizsardzības nozare aicināja ikvienu atcerēties un godināt Ziemassvētku kauju un barikāžu laika varoņus. Šie vēsturiskie notikumi ir apliecinājums tam, ka ik viens no mums ir atbildīgs par savas valsts un sevis paša aizsardzību un brīvību. Janvārī dienestu uzsāka Valsts aizsardzības dienesta 2. iesaukuma karavīri. Kopumā vairāk nekā 120 Latvijas pilsoņi, tā skaitā 2 dāmas. 2024. gada janvāra iesaukums pilda Valsts aizsardzības dienestu Nacionālo bruņoto spēku štābu bataljonā Rīgā, Gaisa spēkos Lielvārdē, Zemessardzes 2. vidzemes brigādē. Šajā mēnesī norisinājās Latvijas un sabiedroto valstu gaisa atbalsta kontrolieru jeb JTAC mācības Furious Wolf 24. Mācībās tika izpildīti dažādi scenāriji gan reālā pilsētvidē, gan simulātoros. Latvijas JTAC speciālisti ir viena no labākajiem NATO dalību valstu vidū, savu pieredzi un prasmes nododot citu sabiedroto valstu karavīriem. Sākot no janvāra, Latvija pakāpeniski pārņem NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas uzturēšanu, kamēr norisinās remontdarbi Igaunijas gaisa spēku bāzē Emarī. Latvijā ieradīsies Vācijas bruņoto spēku karavīri un militārie gaisa kuģi. Jau drīzumā sabiedroto iznīcinātāji Latvijas gaisa telpā būs redzami un dzirdami biežāk, apliecinot to, ka mūsu valsts ir drošībā.